Ir tehnikas, jā, ko es teicu, kad strādā tieši ar karmu, jā, tad ir tehnikas, kur it kā to var visu izdarīt arī bez sāpēm. Nu, es to arī esmu darījis. Tad vienīgais tie procesi, ko nozīmē bez sāpēm, tev visi tie sāpju un pārdzīvojumi procesi notiek miega laikā panākt. Protams, ir prakses, ir visādas, tur ir caur dabas elementiem, visas tās lietas arī var darīt un visādas metodas un paņēmieni ir, jā, bet, nu, redz, lai to darītu tajā tīri karmiskajā līmenī uzreiz, jā, nu, tur ir mācības vismaz pusotrs gads jāaiziet, praktiskais kurs, jā, nu, līdz turienei. Tas ir 5. laikam līmenis, mācību kurs, 5. līmenis, nu, no praktiskiem apziņas attīstības kursiem. Bija situācija, kad es kādam nevaru konkrēti palīdzēt, jo es vairs nezinu, nav ne kontakts, nekas tur, jā, tad es zinot aptuveni to cilvēku, jā, nu, piemēram, tu esi nodarījis pāri kādam vecam cilvēkam, jā, kuru tu tagad nevar atrast, un pieņemsim, varbūt viņš jau ir nomiris, jā, tas vecais cilvēks, jā. Tad tu ej pie citiem veciem cilvēkiem, kas varbūt līdzīgās situācijās, līdzīgos apstākļos atrodas, jā, un tā tālāk, tad tu viņiem sāc palīdzēt, jā. Jā, tādā veidā. Vai nu, ja tu zini, ka tam vecam cilvēkam bija svarīgi, tur nezinu, kaut kādu tur radinieku vai vēl kaut kas, varbūt tu viņiem, tiem radiniekiem, ja, tas ir jau dzimtas tēma, ja tu to dzimtu esi apbežojis kaut kā, tad tu dzimtas tiem pēcnācējiem palīdz, kompensē, ja. Tas ir pēc tā paša principa, ja, kādreiz bija, jo tur karēji, kas gāja karot, ja viņš tur nogalināja, tur ne pa tēmu, pieņemsim, nogalināja kaut kādu ģimenes vīrieti, ja, kurš apgādāja ģimeni, tātad viņš pēc tam uzņemās atbildību apgādāt to ģimeni, kuras vīrieti viņš nogalināja, ja, gan parūpēties par bērniem, gan par sievu, gan par visu. Tātad, lai viņš neuzstrādātu karmisku parādu savai dzimtai pret to dzimtu, kuru viņš, nu, nosacīti atstāja bez apgādnieka, bez aizsarga, bez vispārējā, ja. Nu, tā. Jautājuma būtība patiesībā ir tā, ka kamēr te nav jāgaida tas moments, kad ar tevi kaut kas notiks, tev ir jābūt tai sapratnei un sajūtai, ka viss tu esi brīvs tagad no tā. Nevis ar prātu izdomu, tā kā tu pateici, es tur izdarīju pāri arhitektam, sabruka māju, значит, viss tagad viens nešķirts. Ja? Ir kārtībā. Tā tas nedarbosies, tāpēc, ka ja tu nesaprati to cēloni, kāpēc tu izdarīji tam arhitektam pāri un nesaprati, kā viņš jutās pēc tam, ja? Tad tas iespējams nebūs viens, tas būs iespējams tikai iesildīšanās. Tas ir vienkārši varbūt mājiens uz to, ka tev vēl nenokārtots darbiņš stāv. Darbiņš nenokārtots, tad tu neesi apzinājies to procesu, ko tu izraisīji. Uzdevums ir apzināties šo procesu un apzinoties procesu, ja novērst sekas, ja tev ir iespējams viņus novērst. Ja? Nu, vai tā kā mēs runājam, palīdzēt tam, šitam, vēl kādam palīdzēt tur. Tas ir tas galvenais uzdevums. Apzinoties tevis izraisīto procesu, censties atrisināt, uzņemties atbildību patiesībā.